Ja tu vēlies saprast, cik uzticams ir sadarbības partneris un cik lielu summu var iedot uz pēcapmaksu, tad kredītlimits ir īstais produkts, ko izmantot tā aprēķinam. Šim konkrētam uzņēmumam kredītlimits ir 0 eiro. Un kāpēc? Ja mēs pastītos kredītreitingu, tad tur ir pats sliktākais kredītreitings. Ja mēs pastītos šī uzņēmuma kredītvēsturi, tad tur ir ļoti daudz parādu. Mēs šo informāciju esam apkopojuši un izreikinājuši, kāds ir viņa potenciālais darījuma risks. Kā mēs redzam, tad mēs neiesakam ar šo uzņēmumu sadarboties vispār uz pēcapmaksu. Tā pašā laikā ir arī uzņēmumi, kuriem ir normāls kredītlimits. Šeit mēs rādam kredītlimitu ne tikai pašam uzņēmumam, bet arī mēs salīdzinām pēc nāces, kāda ir nozare. Vidējais nozares rādītājs atrodas tumšajā burbulītī. Konkrētam uzņēmumam viņš ir daudz augstāks par to, kāds ir vidēji nozarē, un tas nozīmē, ka šis ir ļoti labs sadarbības partneris. Protams, mēs arī varam salīdzināt salīdzināmus uzņēmumus ar līdzīgu apgrozījumu, un te mēs redzam, ka nekas nav mainījies. Tāpatās šim uzņēmumam ir ļoti labs kredītlimits. Pārējie mainīgie, kas tiek rādīti un ko tas nozīmē, to var arī redzēt drusku zemāk. Te mēs esam parādījuši, kas tiek aprēķināts un kā tieši tas ir jāsaprot. Un vēl tas, ko mēs esam izdarījuši kredītlimita atskaitē, mēs esam izvilkuši dažādus svarīgus rādītājus no finanšu pārskatiem tīri tavai vērtībai.